Ko, mīļie draugi, mūsu pēdējā Narvesen kampiņas nokodesiņa par vīriešiem vlogu ietvaros. Šodien parunāsim par no vienas puses ļoti pašsaprotamu, zināmu lietu, no otras puses varbūt pat ļoti neizzināmu vēl tēmu, proti, kā audzināt dēlu vai dēlus. Un kārtējo reizi, kā izskaust šo te sabiedrības stereotipisko uzskatu vai pieņēmumu, kādam tad ir jābūt pēc kaut kādiem standartiem īstam vecim. Parunāsim par to, kā iedrošināt savu vai savus dēlus būt patiesiem, neslēpt savas emocijas un nekautrēties lūgt arī palīdzību. Un vai šī te visa pieeja ar visu mūsu palīdzību, ka mēs to runājam, par to stāstam un šo tēmu aktualizējam, kaut kād ļaus mums izrauties no šī te skaudrā topa, izdarīt to pašnāvību ziņo, ko, diemžēl, joprojām vairāk izdara vīrieši. Šoreiz ciemos pie manis, ciemos pie mums ir biedrības tēvi pārstāvis Lauris Bokišs, divu dēlu tētis. Tieši tā. Tieši tā. Man ļoti interesanti ir pajautāt vienkāršais jautājums, varam pamainīties ar pieredzēm, kaut gan tev pieredze no mani jautājumi noteikti tāpat ir. Mēs esam 4 meitu vecāki. Kā ir būt dēlu tētim, dēlu vecākiem? Zini kā, senos laikos, tad, kad es domāju par to, kā nu būs, tad es iztēlojos to komiksu ainu, ja, par to, ka būs meitiņa peciņa, būs dēliņš, viss tur, tā kā tās no pastkartēm ģimene. Un tad piedzima otrais dēls, un tad pēc kādiem pāris gadiem, ja, kad viņam bija kaut kādi 2 puses, vienā brīdī noformulēja tieši šo to, ko tu teici pats sev, tā kā, es esmu 2 dēlu tēvs, man nav nevienas meitas. Kas tas ir? Kas tas vispār ir? Jo es esmu vienīgais ģimenē, ja man tur nav brāļu, māsu vispār. Un vienkārši tā apziņa par to, ka tu audzini 2 džekus, ir baigā. Viņa atnāca kā tāds sniegs uz galvas, un tad kopš tā brīža es stipri piedomāju pie tā, kas ir tas, ko es viņiem dodu. Kā es viņiem dodu, kā es viņiem varu iedot, un kas ir tas miksiņš starp stingrību un kaut kādas tās pieredzes, kas man ir bijusi nodošana vai nenodošana, un tādu cilvēcību un gatavošanu tai pasaulē, kurā mēs dzīvojam ar tiem vērtību standartiem, uzvedības standartiem, līdztiesības standartiem, kuros mēs esam tagad. Un, ir diezgan izaicinoši, jo tādā prāta līmenī ir diezgan skaidrs tās labās, pareizās lietas, kas jādara, bet tā aste, kas velkas no pagātnes ar visādiem priekšstatiem par to, ko puikas var, ko nevar, dara savu. Pavisam godīgi, es savu atbildi zinu, uzdošu tev šo jautājumu, paklausīšos tavu atbildi. Brīdī, kad uzzinājāt, ka esat stāvoklī, kad gaidāt bērniņu, ko tu vēlējies? Pavisam godīgi. Meitu vai puiku? Tīri kā vīrietis, tīri kā čalis Lauris, kurš pirmo reizi kļūst par vecāku. Pilnīgi godīgi, es tiešām neatceru. Es zinu, ka es gaidīju uzzināt, ja? Kas būs, un es biju mierā ar to, kas būs par pirmo bērnu. Par otro bērnu droši vien bija tā sajūta, ka gribējās vēl to pastkartītes, to stāstu. Un tad, kad sapratu, ka puika, tad es atceros, ka man puiku mammai bija jādod kaut kāds atbalsts, jo viņai tā sajūta par to, ka gribas meitu, bija vēl izteiktāka. Ja? Un tad tas, kas, es atceros, palīdzēja, tas kaut kāds bija tas, ka viņa izvēlējās otrajam dēlam vārdu, kurš iedeva kaut kādu kompensācijas sajūtu tam, ka būs puika. Bet vairāk, man godīgi sakot, nav tādas, ka tur baigi es būtu ieciklējies, ka vajag to un to ne, vai tikai tā vai citādi. Nē, nav bijis. Jā, savukārt, droši vien, ka tīri pēc vīrieša čaļa stiprā dzimuma fizioloģijas bioķīmijas skaidrs, ka man bija pirmais uzreiz, skaidrs, ka dēlam jābūt, skaidrs, ka dēlam.
to, ko es ļoti vēlējos, vai kā es to gribēju, tas nav manos spēkos tur kaut ko izmainīt vai citādāk procesu pabīdīt. Patricija piedzima. Skaidrs, ka esam stāvoklī ar Ēmiju. Sonogrāfijā dakterīte, vecmātīte, kas tur starp kājām, Armanda izēja ārā, tur viss kārtībā, starp kājām nekā nav. Heidija dzima tieši tas pats, Odrija dzima tieši tas pats. Protams, ka es esmu nenormāli laimīgs tētis, un tiešām es dzīvoju savā karaļvalstī ar karalieni un 4 princesēm. Un tad nāk tas nākamais. Teiksim, mana ikdiena bija saistīta ar večiem, hokejs, skaidrs, un tad nāk sabiedrības spiediens. Kad būs puika, visi gaida, izņemot mani, izņemot Īvetu, izņemot mūsu ģimeni, pārējie gaida. Gluži tāpat kā šobrīd, kad jums būs māja, mums māja nav vajadzīga, mēs dzīvojam kolosālā dzīvoklī. Citiem vajag, lai mēs dzīvojam mājā, citiem vajag, lai mums ir ģimenei dēls. Kāda starpība sabiedrībai vai tuvākajiem, kā ir, tā ir, un ir ļoti, ļoti kolosāli, ļoti forši. Un joprojām, jā, mums ir 44 gadi, un varbūt, ka 5 tomēr. Vai to ar kaut ko tādu saskāries, un kāpēc tas tā ir, kāpēc tai sabiedrībai, teiksim, uzliek kaut kādus, nezinu, es pat nezinu ko, ka viņi vēlas no tevis to, kas viņiem gar to daļas vispār nekādas nav. Zini kā, atšķirībā no tevis, es esmu plaši zināms šauros, šaurā cilvēku lokā. Līdz ar to uz mani nav droši vien tik liels spiediens. Tas ir viens, bet kopumā, tā kā tu saki, droši vien kaut kādā brīdī mums ir vienkārši tas switch, tā poga jānoslēdz tam, ka, ka tas, kas tur sabiedrībā kaut ko kūņojas, ja, ko tur draugi, komandas biedri, tur paziņas, kolēģi runā, tā kā šitā ir mūsu ģimene, šitā ir mūsu darīšana, ja. Nevis tur jāklausas, ko citi saka, vai kas ir izlikts uz kaut kādu žurnālu vākiem un tam līdzīgi. Bet tas trakums ir, ka tas cilvēks iespaido. Un ne tikai, tieši tā, kā tu saki, mani var iespaidot Armanda dzīve. Ja? Es dzīvoju savā burbulī, un it kā viss ok, ja? Bet tad ja es neesmu kritisks, es lasu, nezinu, par tevi vai vēl kādu, un tad liekas, jā, bāc, bet tiešām paskaties, tā var, ja? Un arī vajag to elektrovāģi, vai man, tā kā jāpacenšas, tiešām vajag tur kaut ko, un tas, man liekas, ir tāds mūsu popsīgās joprojām sabiedrības kaut kāda blakne, ēna, nospiedums, blakus parādība, ar kuru ir katram jādīlo. Jā, un tie pateiktie vārdi vai komentāri attiecīgi, ko man pēc tam ar to darīt, nezinu, teiksim, ja salīdzina mani un salīdzina tevi, ja, tad manā sabiedrībā daudziem būtu tādu paskaties uz Lauri, ja, viņš prata uztaisīt, piedot par vārdu, ja, dēlus. Tu jau tur tāds juvelieris, ja? Žargonā, ja? Piedod no viena, tu zini, par ko es runāju. Un tas ir kaut tāds. Zini kā, normāls vecis, zini, ko darīt? Aiziet pie savu terapeitu, šito te izstāstīt. Un es domāju, ka kādās pāris, 2, 3, 4 sesijās tiktu galā ar šito, ka kas tā ir pa balsi? Vai tā ir tiešām tā sabiedrības balss, vai tā ir kaut kāda tur senču balss, vai tas ir kaut kāds vēl mans iekšējais, nezinu, nepiepildītais, neapjaustais, un tad atkal nolikt malā. Tagad īsā atbilde, normāls vecs iet terapijā un šito atrisinātu, lai neliktu spiedienu ne uz sevi, ne uz savu ģimeni, ne uz savu dzīves biedru un novilktu veselīgi skaidrs robežas pret tiem ārējiem, kuri dzīvo savos priekšstatos. Jā, bet mēs arī nevēlkam nekādus tur robežu standartus, vai ir jābūt tā vai tā, bet atkal jau ieslēdzam apakaļgaitu, padodamies mazliet pagātnē un redzi, tavai dzimtai būs turpinājums. Man ir tikai meitas. Simpsonu ģimene, Simpsonu dzimta līdz ar to ir beigusies. Zini kā, tas jau arī ir baiga. Nē. Tur jau tā lieta. Ko tu runā? Ko tu runā? Nē, viņas paliks, ja viņām būs svarīga dzimta, tad viņas paliks Simpsonus. Viņas būs Simpsons kalniņas. Protams. Un vēl vairāk. Tas vairosies, un mēs arī runājam, mēs tikai un vienīgi bagātāki un tādu. Bet es atkal tie ir tie stereotipiskie vecie standarti kaut kādi, un arī es nezinu, pēc kā mēs tikām taisīti, vai mēs esam ar māsu, Iveta ir ar brāli, un tā kā viens, tā kā tāds baigais standartiņš bija. Ja? Bet ne par to vairāk šodien mēs runājam. Tiešām gribās ļoti pievērsties tavai
pieredzei dēlu audzināšanā, varbūt, ka ieskicē, kāpēc ir radusies un kāpēc tu esi biedrībā Tēvi? Tā es arī tur nonācu. Man piedzima pirmais puika, un es sapratu, ka man pietrūks. Man nav bijis vīriešu modelis, tāds tēva modelis pilnvērtīgs manā dzīvē, vai vismaz tajā apzinātajā mūžā. Jo mans tēvs arī izdarīja pašnāvību. Līdz ar to es esmu dzīvojis ar šo te nastu pretī maču lielāko savu apzinātās dzīves daļu. Un no tā izdarījis secinājumus savai dzīvē. Un tas iespējams arī iedod to modeli, kā es skatos uz bērniem, kā es viņiem palīdzu vai nepalīdzu tikt galā ar problēmām. Jo mans moto ir, ka kamēr vien es elpoju, tikmēr ir risinājums jebkam. Un to es tā kā mēģinu arī viņiem nodot tā pavisam īsi. Tas attiecībā uz viņu audzināšanu. Citādi es visu laiku cenšos noturēties uz ceļa starp to, lai būtu atbalstošs, mīlošs, gādīgs un starp to, lai nekļūtu kontrolējošs, dusmīgs, despotisks vai vēl kaut kā. Bet, tas nozīmē visu laiku navigēt starp to, kā gribas, un to, kā tu esi pieredzējis sevi, pat ne obligāti savā izcelsmes ģimenē, bet apkārt. Jo tiešām tas laiks, kurā mēs augām, bija tāds, kur mēs redzējām ļoti daudz tādus ļoti kokainus, stereotipiskus priekšstatus par to, ko vīrietis var, ko viņš drīkst, kā viņš risina problēmas, kur viņš slīcina savas problēmas un kā tas viss beidzas. Ja? Tā kā ne mans gadījums unikāls, baigi daudz mēs tādi esam izauguši ar, un laimīgi tie, kuri ir izauguši pilnās ģimenēs ar funkcionāliem vecākiem un cepuri nost, man liekas, ka viņiem ir daudz labāka bagāža tam, lai veidotu to sabiedrību tādu veselīgāku. Ja? Bet daudzi citi, liels vairums mūsu sabiedrības, mēs dabonam to modeli, kādu mēs gribam veidot tagad. Un tas ir tas, ko es arī biedrībā tad esmu iepazinis, strādājot ar citiem tētiem, ka ļoti daudzi džeki atnāk un tas nav pārspīlēts. Ja? Viņi saka, man ir grūti tam savam mazajam, tur vienalga meita vai dēls pateikt, es tevi mīlu. Ja? Tiešām, tas nav nav kaut kāds uzpūsta, kaut kāda tāda idioma, ja, kaut kas iedomāts. Tiešām džeki to saka, jo es neesmu dzirdējis. Es varbūt kādu reizi no mammas esmu dzirdējis, teicis, nekad nav teicis. Līdz ar to tas ir tāds minimālais noklusējums, ko es esmu iemācījies un spēju pateikt savējiem un daudzināt un lolot un dot citiem. Tu skaidrs, ka tu rūpēsies, tu gādāsi, tu tur vedīsi uz treniņiem, visu kaut ko darīsi mīlestības vārdā. Bet spēj mīlestības vārdā pateikt, ka tu mīli. Vienkārši dabū šitos vārdus par lūpām. Bečiem jautājis, es tevi mīlu, izteikšanas treniņi bieži vien būtu. Tas minimums. Un tad, kad tu to spēj noformulēt, pateikt, atzīt pats sev, tad tur tai iekšā kaut kas sakustās. Un jau mēs varam darīt lietas daudz labāk nekā tie pirms mums. Es domājos, es savu senci ļoti mīlu. Vai es viņam kādreiz to esmu teicis? Laikam nē. Vai viņš man kādreiz to ir teicis vārdiski? Nē. Vai man to kādreiz gribējās dzirdēt? Es nezinu. Tāpēc, ka man tas netika teikts īstenībā. Māma man ļoti ir mīlējusi. Un te ir tas nākamais. Kāda mēs esam bijuši puisīši. Protams, kad ir no vienas puses šī te stingrība lielākoties no tēva puses, ja, sīksnes stūris, nav tiesības kļūdīties, nedod Dievs tu pinkšķēsi, nedod Dievs tu aiziesi pasūdzēties kādam. Ja. Un to mēs visu mugursomu esam atnesuši arī šodien līdzi. Bet ir liels bet, vai mēs esam gatavi to mugursomu nomest zemē un mainīties. Un kā to sadarīt, kā to izdarīt, kā to savam dēlam jau kopš bērna kājas ielikt iekšā.
kad ir skaisti pateikt arī vīrietim, kurš ir tavs tētis, kurš ir tavs draugs, ka es tevi mīlu, tēti, arī buču iedot tētim ir forši. Bet tas stereotipiskais apkārt, kas notiek, ja kāds to izdara, es gan nezinu, es varu kļūdīties, bet kaut kāds laikam ne tāds, kā tas ir, kā tu tagad teiti tur bučo vai teitim mīlu sāku vai nezinu, tur apskaujies ar viņu. Kāpēc? Jā, zini, jā. Tīri par to apskaušanu vai vispār opā ņemšanu. Tā ir vēl viena lieta, par ko daudz runāts. Man tagad mazākajam, tam jaunākajam puikam tulīt būs 7 gadi. Zini, es viņu tagad 2024. gadā kopš janvāra es viņu esmu tā pāris reizes, ja tur pamostoties vai gulēt, ejot, tā, paņēmis, opā, nāc, draudziņi, es tevi samīļošu. Viss, tas laiks jau ir pagājis. Ja? Tik bieži ir atkal šo pašu stereotipu izlutinās, kas tas vispār ir, ja tur visu mūžu uz rokām nesās. Ja? Cilvēki tiešām ej pats, staigā pats, ja tur tam 2-gadniekam, 3-gadniekam, 4-gadniekam saka, viss man jau, kur mazākajiem ir 6, tur lielākajiem tulītās 9. Viss, kāds tur opā? Nav tur aizmirsti, nav nekāds opā, ja? Un kas tur savukārt, bet kas ir palicis no tās aprūpes, no tās mīlestības, no tā, ka viņi spēj pateikt, tēti, es tevi mīlu. Ja? Tā kā mēs ejam gulēt, es viņiem palasu pasaciņu, un tad saku, Džeki, es jūs mīlu. Un tur no sagas apakšas tēti, es tevi arī mīlu. Riktīgi forši. Vai man tā kā, zin kā, pilnīgi vienalga. Tur varētu kāds komentāros rakstīt, tas ir dīvaini. Tā kā, lai, ja tev tas ir dīvaini, tad dzīvo savu dzīvi. Man tas ir normāli. Tas, man liekas, ka tā ir norma, ka mēs spējam ne tikai kaut kādos abstraktos mūsu pie tam bieži iedomātos veidos un tēlos un darbos ielikt savu mīlestību, kuru mēs nekad neesam nosaukuši vārdā, pret to, ka mēs tiešām to spējam pateikt un tad īstenot visos citos veidos. Jo, tā kā ir bijušas ar tās situācijas, kur, bet viņš taču, mīl, bet vai tu paprasīji, vai tā ir bijusi mīlestība? Un tad ir tās atbildes bijušas, nē, droši vien, kad, es to darīju aiz rūpēm. Es to darīju tāpēc, ka, ir jāgādā, tāpēc, ka es esmu vecs, ka man jāapgādā par ģimeni. Vai es to darīju aiz mīlestības? Ja? Kad nav pat tiešām tas koncepts, ko tas nozīmē vīrietim mīlēt, ja? Mīlēt savus bērnus, tiešām nav ticis nodots, nav ticis lolots mūsos, cilvēkos ap mums. Vīrieši šodien mainās, vīri mainās, spēcīgais plecs mainās. Es nezinu, kā mūs gatavoja, bet jau mēs te vairākos vlogos esam runājuši par to vecāku kodu, par to neraudāšanu, par emociju neizrādīšanu, par nestāstīšanu nevienam neko. Bet šodien mēs varam mainīties, bet joprojām starp mums ar mums ir tādi, it kā mūsuprāt, no malas raugoties spēcīgie, bezemocionālie veči. Ja? Kaut gan nav tā, ka emocijas tu var noslēpt, viņas tur ir iekšā, bet kāpēc ir bail viņas izrādīt joprojām? Zin kā, ar emocijām un večiem, man liekas, tā ir absolūta spekulācija no manas puses, bet tāda pieredze noformulēta, ka tad, kad mēs zinām, veči tur var runāt, tur zini, tur kaut ko tur, ja? Un es uz to cenšos skatīties, ka tajā brīdī, kad vecis tā runā, viens ir, protams, tā pieredze, ja, kaut kāda kultūra, tā vide, kurā viņš tur atrodas un kāpēc ir tā kā tur lamāties uz katra vārda, aiz katra vārda. Bet no otras puses, tad, kad ieklausas bieži tajos tekstos, tur apakšā ir emocijas. Tad iedomājies, ja būtu šī saruna un es tev teiktu, zini, sasodīts, man apjūku, gribas apjūku, saproti, nesaprotu. Iedomājies, ka katra šīs te B vietā būtu kāda nosaukta emocija.
pietiekami izjusti, tāda noformulēta, cik skaistas būtu vīriešu sarunas. kaut kā tā. Un tāpēc, man liekas, ir forši tiem mazajiem puikām savukārt, tā kā iemācīt jau pēc noklusējuma bišķi vairāk par tām kaut kādām 5-6 pamatu emocijām. Priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, laimīgs, skaudīgs, aizvainots. Ja? Tur jau diezgan sarežģīts, bet ka viņi māk nosaukt, ja? ka es esmu apjucis. Ja? Nevis es esmu dusmīgs, visu laiku steigāju dusmīgs, ja? Es esmu apjucis. Es jūtos bezizējā. Es nesaprotu, kas te notiek. Un tāpēc tev izskats, ka man ir tāda seja kaut kā. Jā, bet šodien mēs to saprotam. Un šodien mēs aicinām ar mums runāt. Gan puikas, gan meitenes, lai viņi izstāsta, kas nav tā, lai nav tikai, ka es nesaprotu. Piekritīs, ka agrāk mums bija, tu nesaproti, tad reku ir stūris padomā. Ja, ja tu, nedod Dievs kaut ko izdari ne tā, kā vajadzētu, ka kāds domā, ka tā vajadzētu, tad ir sīksna vai auss. Un loģiski, tu sāc raustīties, vienkārši raustīties, baidīties, izdarīt kaut ko nepareizi. Un kā ir šodien? Mēģināt saprast tam savam čalim, savam mazajam čalim, kurš būs jaunietis, kurš būs tīnis, kurš būs pieaudzis vīrietis. Tā kā nebaidīties no tā, kā tu jūties, neieslēgties sevi. Jo tas jau iet tajā ķēdes reakcijā attiecīgi. Citreiz neizsako tev savas emocijas, ko tu pieminēji par savu tēti. Tev neviens nesaprot. Mani visa pasaule nesaprot. Es šeit neesmu vajadzīgs. Redz, tas šausmīgākais virzītājs spēks, vai precīzāk bremze visā šajā ir tevis nosauktās bailes. Tieši bailes ir tās, kuru dēļ arī šodien nenotiek lietas. Ja? Un lai cik es censtos būt iejūtīgs, dot vārdu, pagaidīt, joprojām bez tur savukārt visas šitās raustīšanas, bez tur sišanas, peršanas stūriem, žagariem un visa pārējā, bet tāpatās reizēm dusmīgs tētis, ja? Reizēm paceļ balsi tētis, reizēm nesavaldās, ja? Reizēm aizcērt mašīnas durvis. Un arī tas tāpatās raisa viņos bailes. Un tās bailes tad kalpo par iemeslu vai virzītāju mehānismu no vienas puses, bremzi no otras puses, tam, lai tie procesi, kurus mēs tieši tā pieaugušie sarunājoties, mums liekas, mēs aizējam uz terapiju, mēs te pasēžam, parunājam, mēs saprotam, mēs esam diezgan tālu tikuši no tā izējas punkta, kur mēs bijām, bet ņemot vērā, ka mums ir tās mūsu mugursomas, ko tu pieminēji, ja? Pilnas ar visu kaut ko, kur mēs labāk nerevidējam, jo fig viņi zina, kas no turienes izlīdīs ārā. Mēs spējam nodot joprojām tiem saviem puikām, tiem saviem bērniem tas bailes. Bailes kļūdīties, bailes pateikt, ko domā, bailes pateikt pretī, bailes aizrādīt, ja? Taču dabūs pretī. Labi, mūsdienās vairs tur nešaus pa pakaus, nešaus pa pakaļu, ja, bet vienkārši ar vārdiem tāpat tās uzšaus tā, ja, šis te kaut kāds salīdzinoši, es saku par mums vīriešiem ir īpaši, un tā kā tajā brīdī, kad vecis vīrietis atļaujas pacelt roku pret mazu bērnu, tas ir tā kā, iedomājies sprīdīt lutaušu stāstu, ja, tas ir tā kā, mēs esam lutauši pret viņiem. Mēs esam tik nesamērīgi. Un vai tajā ir spēks, vai tajā ir kaut kāda drosme, vai tajā ir tēvišķība, vīrišķība, vai vēl kaut kas, kad vīrietis paceļ roku pret bērnu? Nekā no tā. Tur ir bailes, bezpalīdzība, izmisums. Maziņš puisītis, kurš nekad nav pieredzējis, ka viņam atvainojas, ka viņam ļauj kļūdīties. Un tas ir tas darbs, ko ir jādara mums, tev un man un pārējiem ečiem. To nevar izdarīt bērni mūsu vietā. Viņi var būt trigeris, viņi var būt palaidēji mehānismus mums sākt par tām lietām domāt. Bet ir nenormāli daudz darba mūsu smilškastē ar to darboties.
Katram savs mājās, protams, un mēs nevaram ielīst katrās mājās iekšā, un mums nav nekāda tiesība uztaisīt kaut kādus standartus, ka vajadzētu tā, ka tev vajadzētu darīt tā, un tev vajadzētu audzināt savu bērnu tā, tāpēc kā tā kaut kur ir rakstīts. Bet atkal jau tu pieminēji šīs trakās lietas, ja, un diemžēl tā vardarbība ir, tā vardarbība ģimenē ir, bet kurā brīdī, un viegli pateikt, kā var aizklovēties līdz tiem čaļiem. Kāpēc tu tā dari? Viņam nav ar ko parunāt, viņam nav pie kā aiziet. Izdari un pēc tam domā, izdari un pēc tam nožēlo, bet tu vari no sākuma izdomāt un pēc tam darīt vai nedarīt attiecīgi. No? Mēs jau te ļoti gudri varam spriedelēt, bet, diemžēl, tas ir tāds saburtais loks. Tas ir kā kaut kādā brīdā tiek aktualizēts, bet atkal mēs iegrimstam tajā purvā. Ir jāpraktizē kaut kādas lietas. Un jautājums ir, ko, kad, kā, kur mēs praktizējam. Ja? Aiz ētera tu stāstīji par sportiņu kaut kādu, ja, kur tu vienkārši vienā brīdī pārtrauci tur citas sportista darbības, viņam pasakot, ka, hei, tas, ko tu dari, nav ok. Ja? Tu pateici, kas te notiek? Un man gribētos, lai tie, kuri bišķi vairāk domā par lietām, varbūt ikdienā nekā caurmērs, vienkārši kaut kādos brīžos spēj pamanīt, kas notiek gan mūsu dzīvē, un paši sev pavaicāt, gan varbūt kaut kam citam. Neiet tur, ko tu dari, kā tu dari, kas tu vecis, ka tu tagad lupatē. Nē, vienkārši, klausies, kas te notiek? Kāpēc tu tā dari? Un tajā brīdī var sākties kaut kāda saruna. Ja? Tas var būt uz ielas, tas var būt vilcienā vai autostāvvietā, kur nevis eskalēt konfliktu. Kaut arī mēs redzam, ka cilvēks dara nepareizi. Ja, bet iedot mazliet sēklu, sāku domāt. Man ir bijuši tās reizes, ka tas nostrādā. Zini kā, man ir 41 gads, es nereizi savā dzīvē neesmu kāvies. Ja? Es neesmu standarta vecis, kurš ir izgājis cauri dzīvē. Ir bijušas kaut kādas tur vicināšanās, kaut kas, bet tā, ka tur pa purnu dod, man jādod, man dod. Nē. Var izaugt, arī mūsu paudze var būt izaugusi caur visādām skarbām mācībām, bez tā, ka sadot pa purnu, dabūt pa purnu ir norma. jo tas ir vienīgais risinājums. Ja. Man kaut kā vārdi un vienmēr ir palīdzējuši. Un tāpatās, tad mēs varam arī vaicāt, kas te notiek? Kas te notiek visdažādākajās situācijās? Nevis eskalēt. Un tad ir visādi strukturēti veidi, kā mēs to darām. Ja? Man ir manas nodarbības, ko es daudz sanāku ar džekiem runāt. Es esmu vīru grupā. Ja? Mēs sanākam kopā un mācamies runāt. Ja? Tieši vienā no nesenajām reizēm, kad mēs runājām, kāds no džekiem saka, sūdzēties par savu bijušo dzīvesbiedru. Un es saku, šis te ir ne pēc noteikumiem. Tas cilvēks te nav blakus. Viņš nevar sevi aizstāvēt. Runā par to, kas notiek tevī, tavās sajūtās, tavās emocijās. Tad mēs būsim godīgi. Ja, un tas ir tas, kas mums būtu droši vien tie, kas bišķīt vairāk ieklausās, bišķīt vairāk saprot, kā jākultivē katrā situācijā, vai tas mikro vai makro līmenis. Ja? Tev ir iespēja pateikt plašāk. Hei, runā par sevi. Baigi viegli ir pateikt, ja? Tur valstī, kur visur nav kaut kas kārtībā. Bet kas ir tas, ko mēs paši darām? Kā mēs darām? Cik daudz vai pietiekami? Ja? Runā par sevi. Ko tas izraisa tevī? Un džekiem ļoti bieži, un redz, tiem maziņajiem, tā vairs nav problēma. Viņiem tu vari pieminēt emocijas un viss kārtībā. Tad, kad es runāju ar un par džekiem un kā uzrunāt viņus, džekam ļoti bieži mēs nevaram prasīt, kā tu jūties, vai kādas emocijas tu izjūti par to. Džekam mums ir jāprasa, tā kā es teicu, kas tas ir? Kas ar tevi tagad notiek? Vai ko tu tagad domā? Ja? Kā tās tavas domas vai tava rīcība tagad tev liek justies? Ļoti bieži džekiem vispār tās
pat tu nevari pateikt, es esmu dusmīgs, ja, bet ir bijušas situācijas, kur tu Džekam saki, nu, kā tu par to situāciju jūties, un viņš saka, nu, saproti, nu, tur ir. Ja? Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur joprojām nu, bieži vien vīriešiem vieglākais un vispār tas adekvātais veids, kā noformulēt, kā tu jūties, ir nu, tādā tiešām alu laikmeta līmenī. Ja, tur, saproti, es vienkārši skatos uz viņiem un ja? Kas tās pa emociju? Kādas emocijas? Kādas emocijas? Ja? Tā kā emocijas, lai stāv pie durvīm, mums te ir jārisina lietas, mums ir jādomā. Ja? Mums jābūt loģiskiem. Tā emociju loģiskošana, ja, intelektualizēšana, nu, tā ir arī nu, tāda kaita mūsu sabiedrībā. Nu, nevis vienkārši pateikt. Jā, jo atzīt precīzāk, ka tur, kur ir kaut kādas emocijas, tur, kur ir jūtas, tas nozīmē, ka man rūp. Ja, tas ir galvenais pamat lakmus papīrs visās situācijās. Ja es jūtu, ja man ir svarīga tā lieta, tad es kaut ko jūtu. Un tāpēc nāk ārā. Tāpēc es nevaru vienkārši nu, tā bālu seju, ja, bez emocijām, bez jebkā te vienkārši sēdēt. Un izlikties, ka es visu zinu, visu saprotu. Ar Džekiem mums ir baigi. Mums tas vīriešu, nu, ko mēs kā Džeki daram parasti? Līdz ko ir kaut kāda problēma, mēs vai mēģinām risināt, vai mēs mēģinām dot padomu, vai, nu, ja tas nestrādā, mēs moralizējam par tēmu. Bet ļoti bieži nu, pamatā visādās situācijās, sākot ar dzīves biedriem, pēc tam ar bērniem un viskaut kur, pirmais, ko no mums sagaida, ko gribētu, bet nespēja noformulēt arī tā otra puse, ka mēs ieklausamies, ka mēs vienkārši paklausamies. Mēs ejam savā man mode, ja, savā vīriešu režīmā. Uzreiz dot padomu. Ja. Es zinu, kā labāk. Tur visu. Ja. Es skrienu palīdzēt. Jā, uzreiz. Nu, davai, ko tu tur kāpjam iekšā, braucam uz depo vai Ikea, davai risinam. Vai nu tā kā moralizējam? Nē, nu pēc, nu taču vispār, kāpēc tu ielaidies tajā sarunā? Tur taču skaidrs, ka pretī tev ir kaut kāds dunduks. Ja? That's it. Tā ir mūsu dzīve. Tā kā rieksti čaumulām. Bet tas ir tas vienkāršākais un sarežģītākais, ko jūs darāt, ko tu dari. Un forši, ka veči čaļi vīrieši to dara. Nāk un runā. Nevis noslēdz sevi un paši tur kuļ to savu kulteni, kur tu nevari sakult, un rezultātā omleta tāpat nesanāk. Un tas ir itīgi forši. Kāds būs mūsu nākotnes čalis? Zini, man liekas, ka baigi grūtais jautājums. Nākotnes čalis, viņam ir baigais potenciāls būt. Bet ir būt. Jā. Es domāju, ka tas galvenais ir domāt par to, lai viņš ir. Ja, jo vēl pirms diviem gadiem, tad, kad es vadīju bērnu emocionālās audzināšanas kursu, un mēs 10. nodarbībā runājām par to, kāds būs nākotnes cilvēks. Ja, tad bija tik viegli teikt, bet klausieties, nu, mums vairs nav jādomā par to, kā bija tur mūsu senčiem, kuri mums tur teica taupi maizīti, ja, tur nemet ārā. Ja. Jā, viņiem tā bija vēsturiska pieredze. Mums jau taču nav. Mēs taču varam, ja, to, ka tiešām mums ir katru reizi jāmoralizē, jākaunina, ja, tur jābiedē par to, ka mēs te ne tā pret ēdienu izturamies. Bet viss 2 gadus šitam visam ir trakni strīpa pāri. Mēs dzīvojam uz robežas. Mēs esam tik tuvu kaujas līnijai. Līdz ar to, man liekas, un te vēl jau svarīgāks ir tas, tā doma par to, kādu tad mēs to nākotnes Džeku veidojam. No vienas puses, jā, emocionāli tad noturīgu, domājošu, jutīgu, iesaistītu, tādu, kurš spēj rūpēties, bet no otras puses tādu, kurš saprot, kas ir atbildība, kas ir robeža novilkšana, kas ir pastāvēšana par sevi, kas ir, tā kā nav vairs tā, ka, tas kā, tā viegli varētu teikt, mēs tagad dzīvojam tādā laimīgā pasaulē, kur mums ne par ko nav jāuztrauc. Es domāju, ka tā realitāte ir tāda, kurā mums ir
jādomā par to, kā mēs viens par otru mākam rūpēties un viens otru mākam aizstāvēt. Nākotnes čaļi būs forši, bet, lai tas tā būtu, tas šodien ir atkarīgs no katra mums paša. Jā, redz, tur tā lieta, ka to nākotnes čali veidojam mēs, tagadnes vīrieši. Ja? Un ar to ir jārēķins, par to jādomā. Lauri, paldies tev! Paldies tev!